Kas notika jūlijā? Jūlijā mēs pārdevām 2 īpašumus un 2 nopirkām. Pārdevām mazo dzīvoklīti Biķernieka ielā 71 teikā. Tas bija ap 30 kvadrātmetru, kurā veicām nelielus kosmētiskus darbus, pārkrāsojām sienas ar domu, ka nākamais saimnieks jebkurā gadījumā veiks tālāk nopietnākus remontus. Aizgāja diezgan ātri, nepilnu mēnešu laikā. Kopējais ieguldījums mums tur bija ap 26,500. Pārdevām par 34,500, tad peļņa ap 8,000 bruto, kas sanāk ap 30% pret ieguldījumu. Otrs īpašums bija dzīvoklis Jūrmalā, Dzintaros, Lapu ielā. Tas bija 2 stāvu dzīvoklis, 60 kvadrātmetri, nerenovētā koka mājā. Tur mums ieguldījums bija ap 42,000, pārdevām par 51. Tātad peļņa nepilna 9,000, man liekas, 8,800, kas sanāk pret 22% pret ieguldījumu. Tas aizgāja mums 6 mēnešos. To mēs iegādājāmies janvārī, un tagad jūnija beigās viņš pārdevās. Tālāk pastāstīšu, ko mēs iegādājāmies un kādi tur plāni.